Iztika ģimenes virtuvē vēl pirmdienas pēcpusdienā bija redzams laupītāji izlaupītās olu čaumals. Ielaušanās leduskapī pēc sākotnējām liecībām notikusi laikā starp pusdienām un brokastīm. Policija saka versiju, ka olas no leduskapja izņemts atverot tā durvis. Iztika pāris kameras priekšā runāt nevēlējās. Taču mums izdevās noskaidrot vietējo iedzīvotāju viedokli. Es domāju, ka tās noteikti bija vistas. Viņiem jau visiem bija sen konflikts. Ir īpaši, kad viņi Mārtiņam to gailu stāva 9 asmeņiem. Jā. Pompēšojam, kamē ap zemē krīt. Pompēšojam, kamē ap zemē krīt. Meklē tikko ārus pots, kamē piesūties kā ots. Meklē tikko ārus pots, kamē piesūties kā ots. Atdarīt. Vai atdarināt? Ko? Olas nolaupīšana? Nekā nezinu. Что за хуйня? Что, моя проперти? Ты снимай, не слышал, что ли, блядь? Пиздец, ну, блядь, нахуй. Не, блядь, знарок сказал, блядь, я бери, блядь, ты, блядь, ты ж. Sveicināti šeit no medpunktā. Mēs par to olas nolaupīšanu. Laikam nav mājās. Aizdomās par noziegumu izdarīšanu tiek turēts 3 reizes nenotiesātais Krāslavas iedzīvotājs Šarlots Sadels Kapjans. Ja zināt, kur varētu atrasties attēlā redzamā persona, lūdzu informējiet viņu, ka viņš ir iekļūts mūsu raidījumā un par sižetu sagādāšanu attiecībā no medpunktā saņems kaprāļa seržanta parakstītus sarkanas stringus ar raidījumu simboliku.